Sveiciens, Game Changer Latvija. Mums priekš jums ir interesants stāsts, un tas ir atkal par domas gājienu, par mentalitāti un mindsetu. Sofija, izstāsti, kas šodien notika. Tātad caur maniem vecākiem... Skaļāk! Caur maniem vecākiem centās izprast, vai tu īrē Lambo, vai tev tiešām pieder Lambo. Karoči, kāds piezvanīs Sofijas tēvam un jautāja, vai Tomasam pieder tas Lambo, vai viņš viņu īrē. Un tieši par Lambo. Ne par vienu citu manu mašīnu, man ir dārgākas mašīnas par to Lambo, bet tieši par Lambo. Un ziniet, es pasēdēju, padomāju, uztaisīju par to arī TikTok, un izdomāju arī ierakstīšu dziļāku ziņu šeit iekšā Game Changerī par šo visu. Un par to, kā cilvēkiem vienkārši, dzirdot šito priekš maniem, kaut kā es esmu no pļauniekiem, es tur esmu izaudzis, redzēju to ļoti nabadzīgu dzīvi, es zinu, kā tas ir, ka tev nav nekā. Un es atceros, kad vai nu man kādreiz, pat tad bija tā, kad es skatītos kā citu cilvēku, un es neticētu. Nekad man tā nebija. Vienmēr man bija doma, kā viņš to ir izdarījis, kā viņš uz turieni ir ticis. Nevis jautājums, vai nu tas ir īsts, man bija jautājums, suka, kā tu, to esi izdarījis. Tā kā, kad cilvēks uzdod jautājumu, vai tu īrē, bet iedomājieties, pirmkārt, teiksim, visas mašīnas, kā bija, tā arī ir šito. Jau 2,5 gadi viņa man ir šis Maybach 650. Es viņu nopirku pa kešu. Šits man ir bišķiņ mazāk laika, no visiem šits vismazāk laika. Šitais ir man jau 2. gadu, gandrīz 2 gadus, ar šo pašu numuru, kurš jau man sen ir bijis, saka Dievs. Jebkurš cilvēks var iet manā Instagramā, ja viņš tāds stubens, viņš var pagriezt atpakaļ un pastīties, un viņš redzēs šo tačku jau, 100 gadus. Un pats stūbākais šeit ir ne tas, ka cilvēki nesaprot, viņi domā, pat viņam ieiet galvā, ka viņi domā, ja tas viss ir īrē. Kad es kaut ko īrēju, es saku, tas ir īrē. Piemēram, māja. Šitā māja, jā, viņa ir īrēta. Viņa kopā ar visiem tur darbiniekiem, ar visu, kas šeit visu laiku notiek, kaut kas saloja. Kaut kādu sotaku mēnesī viņš sanāk, tā kā 1 miljonu gadā. Es saku, viņa ir īrēta. Es nediršu, ka es kaut ko esmu nopirks. Nahu man dirst, es vienmēr saku, kā ir. Tāpēc arī cilvēki mani respekto, ka viņi zina, ka es vienmēr saku, kā ir un nekad nevienam neko nediršu. Bet par mašīnām. Labi, teiksim, vai man būtu iespēja šo māju nopirkt tagad, aiziet viņu nopirkt. Tāda māja man ļoti grūti pateikt, cik viņa maksā, jo, teiksim, viņa pat pārdošanā nebūtu, jo viņa pieder Royal Family of Abu Dhabi. Šitie visi mūsu kaimiņi, viņi visi ir karaliskās ģimenes no Abu Dhabi. Tā ir pati Al-Hayan ģimene, tā ir pati krūtākā ģimene visos Emirātos. Un arī īpašnieks arī ir no šitās te karaliskās ģimenes. Tāpēc arī tik liela teritorija šī te mājai, tik lielu teritoriju Dubajā gandrīz vispār nav. Tāpēc, kad, ja jūs zinat Dubaju, jūs redzēsiet, jūs iesiet Property Finderā, tādu teritoriju gandrīz nav. Un pārdošanā, ja viņi ir nereāli dārgi. Nereāli dārgi. Priekš arābiem tas viss būs lētāks, bet ja tu nesi arābs, tad tas būs dārgāk. Tā kā es pat nezinu, cik šitā māja varētu maksāt. Minimums 20 miljoni. Kā priekš baltā, nevis priekš arāba. Arābam būtu lētāk, bet ja es pirktu, ja pat tas būtu iespējams, kas tas nav iespējams, minimums tie būtu 20 miljoni dolāru. Un varbūt pat vairāk, varbūt pat 30. Plus tas ir ļoti krūts rajons, jo visi šeit ir Royal Family, visi karaliskās ģimenes, reāli katrs kaimiņš. Labi, vai es varētu šo māju nopirkt teorētiski, ja es pārdot visu savu kripto, varbūt pārdot kaut ko tur vēl, kādu daļu no savām kompānijām, vēl kaut ko. Jā, es varētu reāli paņemt ar kešu bez kredīta, nopirkt visu to māju. Tā kā, bet man tas nav vajadzīgs, jo, teiksim, ar 30 miljoniem es daudz vairāk varu nopelnīt kriptovalūtās, investīcijās un biznesā, nekā parkot to naudu mājā. Teiksim, kad es nopelnīšu savus pirmos 100-200 miljonus, tad es domāšu jau par to, kā to naudu kaut kur pieparkot. Jā, iespējams, es nopirkšu kaut ko tur līdzīgu vai uzcelšu pats tur tā tālāk. Pagaidām man labāk īrēt un maksāt reāli 1 miljonu gadā, nekā šo visu huņu pirkt. Jo es zinu, kā strādāt ar naudu. Ja tu nezini, kā strādāt ar naudu, tavas problēmas. Tā kā pat dažreiz galvā nevar ieiet, kā var tik daudz maksāt par īri, bet labi, tas ir atsevišķa tēma. Māja, varu saprast. Mašīna, pa 400 štukām, pa 600, pa 1 miljonu. Reāli, atbrauc uz Dubaju.
Es saprotu, sēžot kaut kur Latvijā, Aluksnē, Rezeknē, es nezinu, vēl kaut kur Aventadors, tas ir wow, kas nereāls. Ja tu atbrauc uz Miami, ja tu atbrauc uz Dubaju, tu atbrauc uz Londonu, uz kaut kādu vietu, kur ir nauda, Maskavu to pašu, tur tas nav nekas īpašs. Tur, lai reāli izrādies, jums tā var pateikt, Dubajā, lai reāli izrādītos ar Aventadoru, nu jā, cilvēki tur bildē, nu smuka mašīna, viss, nu forši, jā. Bet tu neizrādīsies šeit ar Aventadoru. Ja tu gribi izrādīties, tev vajag minimums Bugatiju. Un pat ne Veironu. Veirons, nu, es tagad arī domāju, jo Veironu man viegli nopirkt, es negribu Veironu, es gribu Čironu. Un Čironu tur pa 4-5 miljoniem dolāru, nu, es varētu viņu nopirkt, bet nav tagad īsti laiks, jo, teiksim, tagad, ja tirgus aizlidos, katri tur 3-4 miljoni var palikt reāli par 30-40 miljoniem, tā kā es neņemšu ārā tagad naudu no investīcijām, lai vienkārši nopirktu mašīnu. Bet es nopirkšu Čironu, baltu, drīz. Es domāju, ka kaut kur 6-12 mēnešu laikā jūs redzēsiet Čironu manā garāžā 100%. Kad kripto aizlidos, kad būs laiks jau ņemt ārā naudu. Tur, ok, nu, kaut kādi var būt jautājumi, bet, Aventadors, 400 pakas. Kad es dzirdu, ka cilvēks nopietni netic, ka kādam varētu būt mašīna pa 400 000, iedomājieties, kā tas cilvēks attiec pats pret sevi. Viņš netic, ka kādam varētu būt cilvēks, kurš rāda savu tradingu, kurš ir publiski nopelnījis miljonus dolārus tradingā, pat ja neaktīvajā tradingā, kuru arī esmu rādījis ar visiem tradiem, visam var iziet cauri, viss ir publicēts, viss. Visam var pat, un ne tikai es runāju par kaut kādiem reportiem, par to visu var atmest. Var ieiet, manā YouTube'ā, atgriezt atpakaļ visus manus treidus, es esmu daudz treidus pazaudējis, bet kopumā esmu nopelnījis pāris pa $1 miljonu vienkārši no aktīvu tradinga. Es jau nerunāju par visām investīcijām, kuras taisīju un par kuru es taisīju katru video par tām lietām, ko es biju pircis, kur es biju pārdevis. Pa pēdējiem 3 gadiem, ja tu skaties, ko es daru, tu redzētu, ka es nopelnīju miljonus dolāru. Un es rādu, kad es pērku mašīnu, es braucu, es filmēju, kā es ar kešu. Tās mašīnas nav leasingā, jo Dubajā arī ir ļoti sarežģīti ar leasingiem. Tie, kur ir Dubajā, viņi to zina. Jo, teiksim, ja man būtu iespēja, es godīgi pateikšu, ja man būtu iespēja paņemt šo visu huņu leasingā, es paņemtu. Atkal, jo es strādāju ar naudu. Tāpēc man labāk to naudu pie saviem turēt un mazāk maksāt kaut kādu sīku procentu par leasingu un ņemt leasingu. Nekādu problēmu ar to nav. Manā gadījumā, skatoties, kāds tev ir gadījums, ja tu pelni 5 štukas mēnesī un tērē 2 štukas uz leasingu, tu esi dolbajobs. Bet, ja, teiksim, tu pelni daudz un tu izmanto leasingu, jo tu vari vienkārši ar to naudu strādāt, tas ir cits. Tā kā ļoti nopietna lieta. Un Dubajā ir problēma ar leasingiem, jo, teiksim, man nav oficiāla darba, man tikai man ir firmas Dubajā, un man maksā tās firmas kaut kādu algu, bet viņi to uzskata par high risk, nevis tā kompānijas veids, bet vienkārši tas ir Dubajas tēma. Ja tev pieder biznesa Dubajā, viņi uzskata tevi par high risku, ja tu esi uzņēmējs, ja tu esi biznesa īpašnieks. Ja, teiksim, tev ir alga, tāds pats bizness varbūt, tāda paša nozara, viss tas pats, bet tu esi nodarbināts tur un tas nav tavs biznes, tad viņi tev dos leasingu. Baigais čakars. Tā kā, diemžēl, un arī tu pat nevari paņemt piemēram, Aventadors viņam jau drīz būs 10 gadi jau tam Aventadoram. Un viņi nedod leasingu uz superkāriem, kuri ir vecāki par 2 gadiem. Tā kā ar visu vēlēšanos, ar visām algām es nevarētu paņemt leasingā Aventadoru. Es varētu varbūt G-klasi paņemt, Maibahu arī es, man liekas, jau nevarētu paņemt. Tur, tik daudz, teiksim, Latvijā vieglāk paņemt leasingu, Amerikā ļoti viegli paņemt leasingu, Dubajā nihujā. Jo, man liekas, tas ir tāpēc, ka cilvēki atbrauc, dabū un paņem leasingus, sapērk Ferrarijus, un pēc tam kaut kas viņiem nesanāk, un viņi aizpiš prom. Un pēc tam tās mašīnas vienkārši paliek un pat bez atslēgām. Un esmu to no viena bankas menedžera esmu dzirdējis. Tā kā šeit pat leasingu huj dabūs. Tā kā šeit ir ar to viss sarežģīts. Bet, kad cilvēki, un tāpēc man viss nopirks ar kešu, un es taisu video, ko es pērku, tam neticēt. Nu, cik ir jābūt ierobežotam cilvēkam pļāviens, lai neticētu. Teiksim, kad es esmu nopelnījis pāris miljonus, pa 10, 20, 30, pa pēdējiem tur pāris gadiem, es esmu redzējis, kā cilvēki pelna $100 miljonu. Un arī no affiliate marketinga. Un es par to stāstīju arī translācijā, kuru mēs streamu latviski taisījām, es par to stāstīju.
tik daudz naudas pasaulē, ka cilvēks, ja viņš netic, moral of the story, kāpēc visu šito stāstu, ka cilvēks, ja viņš netic, ka pat kādam varētu būt, kur ir visi pierādījumi, visi ir rādīts, visi jau daudzus gadus, visi tie stepi, viss ir vienkārši kā uz on the palm of, on your fingertips, you can see everything, you can fucking check everything. Un tu tāpat netic. Ko jau teikt par tavu ticību pats sevīm? Ja tu netici man, tu netici nekam, jautājums, vai tu tici pats sevi? Un tā ir problēma. Ja tu reāli iedomājaties, ja tas cilvēks, viņš netic, ka man tas Lambo pieder, vienkārši joks, bļet, tas Lambo, bļet, es tādus varu nopirkt, vienkārši dahujā tādu. Visi, kur ir pārdošana Dubajā, jā, es viņus visus varu nopirkt, visus Aventadorus, kur ir vienkārši kešā, visus varu izpirkt. Bļet, nopietni. Tas ir tik interesanti, ka cilvēks reāli viņš netic nekam. Un, protams, ka tu viņam kaut ko piedāvā, tu kaut ko viņam stāsti, viņš neko nedzird. Viņam šeit ieiet, šeit iziet. Viss viņš turpina pļaut zālīti, dabūt 7 eiro pa stundiņu. Viss, bļaļ. Tā ir maksimāli tava dzīve. Vispārējais skams. Vispārējais, nevar būt, skams. Jā, bīdam, bļaļ, šito te mašīnīti pļaujam zālīti pa 3 eirikiem, hujāriem, ja. Nopietni. Moral of the story ir jāsāk ticēt ne man, nekādam citam. Sevi, ka tu vari. Es esmu no pļauniekiem. Es kaut kā šeit tiku. Jebkā, labi, īrēts bez starpības. Ok, īrētas, bļaļ. Māja īrēta, viss īrēts. $2 miljoni gadā. Lai šitā dzīvotu īrē. $2 miljoni gadā. Plus visi private jeti, plus visas dāvanas Sofijai, visi pūksteņi. Jau pateiksim 3 miljoni gadā. Lai vienkārši šitā dzīvotu. Ok, pat ja tas ir viss īrēts. Cik tu pelni? Bļeļ, ja tas pat būtu īrēts. Tā kā ir jāsaprot realitāte un jāsaprot, kā saliekās tie cipari. Un pats galvenais šeit ir, kad ir jāsāk ticēt, bļeļ, cik ir kās vienkārši dirsā. Dubaja. Vienīgais mīnus. Tā karsti vasarā vienkārši neiespējami. Bet ielikšu, tāpēc baseinā būs jau labāk. Ir jāsāk ar to, ka ir jātic pašam sevi. Jebkurš no jums, kurš skatās šito video, kā bļāviens mantra, jūs varat. Tie, kuri saka, ka nekas nav iespējams, viņi ir tauni pēdējie lohi, kuriem nekā nebija, nav un nebūs. Un ja jūs uzskatāt, ka tas čalis pat, ja viņš pelna 5 mēnesi, bļeļ, uz 5, pa 5 pat no divāna nepiecelšos, pa 5, bļeļ. Tā kā viss ir iespējams, tā nauda un tik daudz naudas, tāds daudzums pasaulē, ka vienkārši jūs nenoticēt. Tāpēc es izstāstīju, kad strīmā, cik pāris no maniem draugiem pat no affiliate marketinga pelna, es redzēju reakciju čatā, visi pateica, diršana, Tomas, viss forši, bet šitais, nevar būt. Var, un tas ir. Un pat es esmu bieži vien ahujā, kad es redzu, ko citi dara, es tāds, bļēt, tas ir cits līmenis. Pat es to saku. Tā kā viss ir iespējams. Un es jums godīgi pateikšu, pāris no tiem cilvēkiem, kurus es zinu, viņi ir stūbāki par mani un stūbāki par daudziem no jums. Un viņi pelna tādu naudu, ka ne man, ne jums pat sapņos tāds nav. Tā kā viss vienkārši reāli, es esmu jau to redzējis un sapratis sen, viss sākas šeit, ticībā, ka tu vari, un tāpēc arī Game Changeri iekšā pats galvenais būs mindsets, ka tu iztīri nahuj savu prātu pilnībā, noņem nos visus tos debīlos sūda garbage ierobežojums un limiting beliefs, attīries pilnībā no vis tā sūda, kura tev galvā iebakstīja sistēma, vecāki, skolas, valsts un tā tālāk, ka nekas nav iespējams. Cita programmēšana. Pārprogrammēsim jums smadzenes pilnībā, lai jūs esat gatavi un atvērti jaunām lietām. Jo, kad es redzu un dzirdu, ka kāds zvana Sofijas tēvam pajautāt, vai Tomas, to Lambo ir īrēts, nahuj, joptojumait. Jāsāk šeit, jātīrās pilnībā, jo iespējams ir viss, tik līdz tu tam tici.